Smart ID lieto gandrīz katrs no mums, bet ko mēs par to nezinām? Šodien saruna ar Sanitu no Smart ID. Kāpēc to Smart ID ir tik piņķerīgi uzstādīt? Jā, tas ir ļoti bieži dzirdēts pārmetums. Ja mēs kādam sakam, ka Inns Balodis ir Inns Balodis, ka mēs zinām, ka Inns Balodis tiešām ir Inns Balodis. Viņa saka, ka tas cilvēks Inns Balodis ir Inns Balodis, nevis mēs sakam, ka Inns Balodis ir Inns Balodis. Tad tu šito esi no manis noslēpusi. Digitālā higiēna ir laba lieta. Tūliņ nevarēs arī no 18 gadiem, Jā. Jā, viņš ir kā, tad ar Smart ID var arī parakstīt dokumentus elektroniski, ja? Kas mūsu visu dzīvi sarežģītās ir juridiskās lietas. Jā. Kāpēc šāds vingrojums? Mēs tikai pasakam, ka tas dakteris ir tas dakteris. Vajag skatīties mans video, es par to esmu stāstījis. Ja? Sveika studijā, prieks tevi šeit redzēt. Uzreiz pateikšu vēlreiz paldies tātad par ideju šāda veida izglītojošam podkastam, jeb raidierakstam, un par atbalstu. Tātad Smart ID ir tas, kura idejas rezultātā ir šāda veida izglītojoši podkāsti radušies. Jā, sveiks, Inna, paldies tev arī par uzaicinājumu, arī viesoties tavā brīnišķīgajā studijā un par atsaucību, kā saka, realizēt trakas idejas. Es domāju, ka skatītājiem viņi varētu būt noderīgi šāda ideja, jo arī tie, kas ir skatījušies iepriekšējās epizodes, pirmās divas, tu mums tagad esi trešajā epizodē, saka, ka ir bijusi noderīga informācija, tātad paldies no skatītājiem, vēlreiz paldies Smart ID. Ko? Es sākšu droši vien ar to jautājumu, kas ir ārkārtīgi banāls un vienkāršs, bet kurš ļoti daudziem ir uz mēles. Kāpēc to Smart ID ir tik piņķerīgi uzstādīt? Jā, tas ir ļoti bieži dzirdēts pārmetums, kritika mūsu pusē, bet tam visam ir ļoti pamatīgs izskaidrojums. Jau sākot, protams, ar juridisko. Kas mūsu visu dzīvi sarežģītās ir juridiskās lietas, nevis tehniskās vai praktiskās lietas. Tā ir, jā. Jā, tas, ko ir tiešām ļoti svarīgi saprast, ka Smart ID nav vienkārši kārtējā aplikācija, ko var lejupielādēt Google Play, App Store, Huawei Marketplace. Tā ir identitāte, tā ir elektroniska identitāte. Mēs, kad dabūjam pasi, tas arī prasa laiku. Mums ir jādodās uz PMLP, jāpiesaka varbūt rindā, jāgaida rindā, jāreģistrējās, jāiet saņemt, jāfotografējās, jāparakstās un vēl pat jāmaksā, Tāpēc arī ir ļoti svarīgi šī līdzvērtīga identitāte, tikai viņa kalpo nevis, reālajā, fiziskajā pasaulē, bet digitālajā pasaulē. Un tāpēc jau tas viss sākās Eiropas Savienībā, kā to var iegūt, kā mēs viņu varam izsniegt, kā mēs viņus, lietotājiem vai paši sev, kā mēs viņu varam izsniegt. Ja? Tas viss ir ļoti regulēts. Tur ir regulas, likumi, standarti, un tas viss ir jāievēro. Un tas nosaka šo sarežģīto procesu, lai tiešām izslēgtu jebkādu bažu, kad ja mēs kādam sakam elektroniskajā vidē, ka Inns Balodis ir Inns Balodis, tad visi var uzticēties, ka mēs zinām, ko mēs sakam, un ka Inns Balodis tiešām ir Inns Balodis. Cilvēki ir pieraduši, man liekas, pie tā, ka jebkuru lietotni, jebkuru aplikāciju, ja mēs ielādējam savā mobilajā ierīcē, mēs viņu varam sākt uzreiz lietot. Un te ir tā atšķirība, ka šī lietotne ir gatava apstiprināt mūsu identitāti, kādiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem visbiežāk, vai ne? Bet, lai viņa varētu apstiprināt, mums vispirms ir šai lietotnei jāpierāda, ka es esmu es, pie kam kaut kādā tādā uzticamā veidā, Kā saka, mums jāpierāda kā izsniedzējiem, ka tu esi tu, lai mēs tālāk visiem citiem varam droši apgalvot un neriskēt ar savu reputāciju un uzticamību. Tas viss ir, tāpēc ir interesanti, visa šī joma, kurā mēs darbojamies un ko jūs ikdienā lietojat, tie ir uzticamības pakalpojumi. Ļoti skaists vārds, uzticamība. Tāpēc tam visam ir jābūt tik droši. Tas ir tas, kas laikam cilvēkiem ļoti bieži nav saprotams, kāpēc man tur kaut kādas, tur kaut kas tur jāskenē, kaut kas tur jāfotografē, tur kaut kādas man tur kodus tur sūta, tur vienreiz, otrais, pin 1, pin 2, un cilvēkiem tas šķiet sarežģīti, viņi nesaprot to lietas būtību, kāpēc tam šī lietotne būs gatava
apzvērēt Pasi? citiem, jā, ID-karte? ka tu esi tu. Jā. Jā. Tad vēl viena tāda lieta, kura mēs visi zinām, ja, kad mēs ar Smart ID, visbiežāk cilvēki to pazīst pēc bankām. Ja, kad mēs varam tur pieteikties savā internetbankā, ja 3 Latvijas lielākās bankas savās internetbankās izmanto, ja es saprotu, būs arī 4. banka. Būs, jā. Ja? Jā. Tātad mēs varam apliecināt savu identitāti, un otra lieta, ko bieži vien nenojauš, ja, tā skaitā, pat tās es runāju ar savu sievu, ja viņa saka, tad ar Smart ID var arī parakstīt dokumentus elektroniski. Ja. Es saku, vajag skatīties mans video, es par to esmu stāstījis. Ja. Tad cilvēki ļoti bieži nezin, ka var arī parakstīt dokumentus ar Smart ID. Jā, un tas man arī tā pārsteidz, ka ir tik grūti kaut kā ar skaidrojošām lietām, ar informāciju sasniegt dzirdīgas ausis, jo mēs ļoti daudz pēdējos 4 gadus uzsveram to, ka Smart ID arī darbojās kā kvalificēts elektroniskais paraksts. Un, laikam tās divas lietas, kad viens ir identitāte, otrs ir paraksts, ir tik daudz dažādos griezumos diskutēts medijos, ka tas nesaliekās kopā. Un varbūt tās to neizpratni raisīja tas, ka mēs kā digitālā identitāte līdz pagājušā gada maijam nebijām Latvijā, neskaitījāmies kā kvalificēts elektroniskās identifikācijas pakalpojums sniedzējs, bet kā kvalificēts elektroniskais paraksts mēs esam bijuši jau no 2018. gada. Un tāpēc, jā, kaut kā ir lieliski, ka arī šeit to var pieminēt, ka tiešām ar Smart ID var parakstīt dokumentus tieši tāpat kā ar e-parakstu vai e-parakstu mobile. Juridiskais spēks ir precīzi tāds pats, un vienmēr tāds ir bijis. Es to tā kā zinu, ja, ir arī taisīts video par to, kā to var izdarīt, tātad kā var parakstīt, ja, un es zinu, kad viņš ir bijis no skatītajiem video manā kanālā, un ļoti daudz cilvēki teikuši, ka vai paldies, ja, tas man tā kā izglāba, ja, man vajadzēja kaut ko parakstīt, ja, bet nebija nekas cits par rokā, ja tā teikt, ja, bet Smart ID man ir, ja, un izrādās, ka var. Ja, tā kā, ja, tā arī tāda lieta, ja, kura es nezinu, kā vēl to cilvēkiem vēl vairāk pastāstīt. Ja? Droši vien turpināt, tā kā mēs šobrīd to darām. Atkārtot. Tad maza reklāma, jā, kanālā Rezumē LV ir video, kur ir pastāstīts, kā ar Smart ID var parakstīt dokumentus. Tad par to, kas vispār var lietot Smart ID. Tātad, bija tā, ka no 18 gadiem tur visu varēja paši, jau tagad dažus gadus kopš arī paši var atjaunot, ja, ar šo te biometriskās identifikācijas metodi. Es arī zinu, kad viņa bija pirmā Eiropā, laikam šāda veida, vai ne? Ja pasaulē. Jā, pirmā pasaulē vispār. Jā. Nekur jau citur tik izplatīti digitālie rīki, kā pie mums Baltijā nav. Mēs esam līderi, un tas ir forši, tas ir ar ko lepoties. Jā, es domāju, ka lepoties varam, ja cilvēki atkal man jāsaka tā, ka bieži vien to laikam nenovērtē. Ja, kad mums ir tādas iespējas, ka mēs varam ļoti daudz ko. Viņus paņemtu nost, visu uzreiz sākt sūdzēties. Jo, tā. Tas gan pats par sevi, ja, tas gan tā ir. Ja. Tātad varēja lietot no 18 gadiem un paši atjaunot no 18 gadiem sākot. Un es zinu, ka tagad, pirms kāda brītiņa, tātad varēja sākt paši atjaunot no 14 gadiem, tagad var atjaunot jau mājās ar šo te biometriskās identifikācijas metodi. Ja, var sākot no 7. Jā. Sākot no 7 gadiem. Kas ir tas, ko var darīt šie te bērni, jaunieši, sākot no 7 gadiem? Viņi var tur elektroniski parakstīt dokumentu? Tas ir atkarīgs īstenībā no tā, kur viņi mēģina ieiet un ko viņi mēģina darīt. Ja mēs, novērtējam maksājuma veikšanu arī kā elektroniski parakstīt dokumentu, tad jā, viņi bankā var parakstīt. Jautājums ir dažādi mūsu e-pakalpojumu sniedzēji, kā viņi ir to integrējuši, ko viņi atļauj darīt, ko nē. Tas ir viss atkarīgs no viņu risku apetītes, vai viņi tam 7-gadīgajam uzticās vai nē. Un jau pēc likuma jau sevi pārstāvēt mēs dažādās lietās varam no dažādiem vecumiem. Ja. Un tomēr, ja kaut kas nebūs tā kā vajag, tad e-pakalpojumu sniedzējiem šis paraksts var izrādīties arī nederīgs uz likuma pamata. Ja. Bet kamēr ir tā uzticamība un kamēr tas risks ir mazs, tas 7-gadīgā uzliktais apstiprinājums ar PIN2, viņš darbosies. Citiem vārdiem sakot, tā parakstīšana faktiski viņiem strādā. Jautājums ir, tas pakalpojums sniedzējs to ņem pa pilnu, jeb nē. Jā. Vai tas viņam ir ok vai nē? Vai
Cik liels ir tas risks atkal? Protams, alkoholu nopirkt nevarēs, jo tur notiek vecuma pārbaude caur šo Tur tūlīt nevarēs arī no 18 gadiem, jā. Jā. Tā kā ar to viss kārtībā. Nu jā, tad faktiski šis te baltais, jeb kvalificētais, tas Smart ID, tātad viņš tagad arī no 7 gadiem būtībā, jā. Jā. Tātad, ja manam bērnam, teiksim, būs konti pāris bankās, tad viņš ar to pašu Smart ID varēs iet abās bankās, ja, tad, faktiski tas ir viņa identitātes apliecinājums, ja, labākais kāds var būt, vai ne? Tieši tā. Aha. Digitālās identitātes. Digitālās identitātes, jā. Jautājums ir Smart ID, tā tad ir šis te basic, tas pamata, bāzes, ja, un ir kvalificētais, ja, viens ir zaļais, viens ir baltais, pēc tam krāsām, ja, kā mēs atceramies, ja. Kāpēc vispār ir vajadzīgs tas zaļais? Vai tu tādu vari pastāstīt? Tas ir vēsturiski izveidojies, jo tad, kad Eiropas Savienība pieņēma šos te noteikumus, kad kodu kartes, cerējos bija tāds kodu kartes. Nē, es kā reiz zinu, tu izstāsti skatītājiem, es visu to vēsturi zinu. Ja? Jā, mums visiem bija tās maziņās ID kartes formāta kodu kartiņas, kur bija šausmīgi tādas kodi dažādi, ar ko varēja apstiprināt maksājumus. Un vienā brīdī 11. gados, 2011. Eiropas Savienība pieņem noteikumus, ka tas nav drošs līdzeklis. Un ka bankām ir jāievieš kaut kas drošāks. Un tad dažu gadu laikā tika radīts šis projekts, nosaukums Smart ID. Un, lai iegūtu šo te visu kvalificēto statusu un līmeni, tas prasa laiku, bija vajadzīgs ātrs risinājums. Un bankas bija gatavas uzņemties daļu savas atbildības, arī daļu risku sevi, un izveidot šo te, kā saka, nekvalificēto līmeni. Jā, tas ir digitāls rīks, viņš ir drošs, viņš ir atbilstošs pat ne tam. Kā saka, Eiropas regula nosaka 3 līmeņus. Ir tāds pamata, vidējais un augstākais. Ja mēs runājam par balto Smart ID, tas ir augstākais līmenis. Zaļais ir vidējais līmenis. Tas jau ir daudz labāks nekā, kā saka, nekas, vai ne? Vai ar roku uzvilks paraksts. Un līdz ar to atbilstoši noteikumiem bankas varēja saviem esošiem klientiem, tā kā vienreiz viņi to klientu ir pārbaudījuši, ar vēl kodu kartes palīdzību attālināt, izsniegt šo te zaļo, bet izsniegt kvalificēto līmeni tu attālināt nevari ar šādu te apšaubāmu rīku kā kodu kartes. Un tad banka uzņemās atbildību, ka viņa saka, ka tas cilvēks Inns Balodis ir Inns Balodis, nevis mēs sakam, ka Inns Balodis ir Inns Balodis. Manā atmiņā ir tā, kad man viens darba kolēģis teica, ja, ka kā tad tā, ja? Sanāk tik jocīgi tajā brīdī, kad ievies to Smart ID no sākuma bankās. Ja, kā tad tā, kad mēs apstiprinām, ja tā teikt, ar zemākas drošības līmeņu, respektīvi ar to kodu karti, ja tā kā mēs apstiprinām augstākas drošības līmeņu, ja, bet tas bija tas iemesls tātad, ka mēs faktiski pārgājām uz, zināmā mērā tajā brīdī varētu teikt līdzvērtīgu elektronisko, ja, bet viņš neapstiprināja mūsu identitāti, tiksim tā kā, viņš bija faktiski kā bankas kodu kalkulators tajā brīdī. Bet tā jūsu ideja faktiski bija šausmīgi ģeniāla, manuprāt, ja jūs milzu ātrumā dabūjāt milzu klientu bāzi uz šo te elektronisko rīku. Ja, tā kā es to uzskatu par šausmīgi veiksmīgu gājienu. Protams, ka te ir jāsaka milzīgs paldies bankām, un bankas jau ir izveidojušas šo uzņēmumu KID Solutions, kas izveidoja Smart ID un turpina viņu uzturēt. Un tas palielam arī bija banku, kā saka, pasūtījums izveidot kaut ko var ātri sākt lietot, lai šīs kodu kartes aizstātu. Bez bankām tas nekad nebūtu iespējams. Jūs darbojaties Baltijā vai vēl kaut kur? Man šķiet, ka jūs vēl kaut kur darbojaties, pēc tam valodām spriež jūs lapā. Ir, kā saka, jau vairākus gadus Smart ID tieši kā produkts tiek izmantots Islandē. Viņi to izsniedz zem sava nosaukuma, Outkiena. Tad ir bijuši mūsu līdzdarbība Indijā pie elektroniskā līdzekļa izsniegšanas. Mums ir bijuši mēģinājumi Karību valstīs, bet kaut kādu iemeslu pēc tur ir apstājušies tie projekti. Un tagad mēs pašu savu iniciatīvu esam drosmīgi iegājuši Beļģijas tirgu. Es varu vēlēt veiksmi. Paldies. Jā, lai viss izdodas. Kādi vispār ir, teiksim, tie pakalpojumi, tā kā mēs pieminējām, šo te identitātes apliecināšanu, elektronisko parakstīšanu,
bet kur mēs ikdienā varbūt varam ar to sastapties. Mēs zinām, kā lietotāji, tātad mēs ejam internetbankās, mēs ar Smart ID varam apliecināt savu identitāti, ejot tur kaut kādu pakalpojumu sniedzēju lapās, ja vienalga, vai tas ir tur Latvenergo, vai tas ir tur LMT, vai kas, parasti lielie, ja, kas ir. Ja, kas ir vēl kaut kas tāds, teiksim, kur varbūt skatītāji mazāk zina, kur Smart ID vēl var izmantot, vai ir kaut kas tāds? Man liekas, joprojām vēl tāds jaunums, kad kopš pagājušā gada novembra beigām Latvijas valsts pakalpojumiem var piekļūt ar Smart ID. To varbūt ne visi būs vēl pamanījuši, ka ir tiešām iespēja nevis caur banklink, caur internetbankām, bet patiešām spiežot Smart ID viss notiek. Tas pats notārs, tas ir arī ļoti laba lieta, kur tieši tāpat kā ar e-paraksts var ar Smart ID pieteikties vizīti novadīt attālināti, parakstīt dokumentus. Tieši saitē iegūt notariālo apliecinājumu. Tas ir ļoti svarīgs pakalpojums. Un Latvijas pasta sūtījumus saņemt, šos muitošanas procedūru veikt ar Smart ID. Aha. Pa pastu es laikam tur tā kaut kā, es laikam neesmu neko muitojis. Jā, var ieteikt papētīt šo, un iespējams tas varētu būt arī ļoti labs mazais pamācības video. Aha. Labi, liksim aiz auss. Jā, pie notāriem gan es zinu, jā, pa notāriem man ir pat... Tā kā par to Digi notāru man ir nofilmēts, man vēl nav sagatavots tas video jau labu laiku. Vai ir kaut kas tāds, teiksim, ko tu varētu teikt, ko tu varētu pastāstīt šiem pakalpojumu sniedzējiem? Kādi varētu būt tie gadījumi, kur vēl var izmantot? Pa lielam jau man liekas, ka Man liekas, ka viena lieta, ko es atcerējos, pieņemsim, ja grib nopirkt internetā kaut kādu alkoholisko dzērienu, ja? Vai ir kaut kas tāds, ka tur bija jāapliecina? Jā, tas jau, man liekas, ir ļoti pāris gadus iegājies pielietojamības veids. Gandrīz nezinu nevienu iespēju nopirkt internetā alkoholu, kur nebūtu ieviesta šī pārbaude, jo tad tas būtu pretlikumīgi. Tur likums nosaka, ka šī vecuma pārbaude ir vajadzīga, un līdz ar to tas bija vienkārši tāds vilnis, kad aizgāja Smart ID integrācijas Latvijā. Kas vēl ir tāds šaura tēma, ir online kazino, kur arī vajag identitātes apliecinājumu uzticamā veidā. Bet tas, kas vēl varētu būt interesanti, ir dažādas šo elektronisko recepšu izsniegšanas, uzrādīšanas, kad varētu apliecināt identitāti, nevis nesot uz aptieku līdz ID karti, bet Smart ID. Un pa lielam jau, ja gribās rūpīgi pieiet, kā saka, personas datu apstrādēji un ievērot likuma prasības un drošības prasības, ikviena elektroniskā transakcija tiešai te būtu labi, ja vismaz autentifikācijas līmenis būtu tāds kvalificētais. Faktiski visur tātad, kur mums ir kaut kāda, būtībā jau visur, kur ir jāapstiprina mūsu identitāte un no tā kaut kas izvietošies, pieņemsim vecums. Vēlāk saistības kaut kādas. Jā. Labi. Tad tāds jautājums, Smart ID ir jāatjaunina ik pēc 3 gadiem. Jā. Kāpēc šāds vingrojums? Tāpēc, ka, lai mēs varētu turpināt sekmīgi apstiprināt, kad tu esi tu, jo arī pase un IT kartes ir jāatjauno ik pa zināmam laika posmam, un digitālā vidē tas identitātes derīguma termiņš tomēr ir praksē redzams, ka viņš ir īsāks. Un mēs pie sevis esam definējuši, ka tie 3 gadi ir tāds risku mazinošs termiņš, kad tas ir tas laiks, kad mēs diezgan droši varam uzņemties atbildību, teikt, ka kāds ir kāds, jā, un tāpēc, jā, ir šie 3 gadi. Bet tas nav, teiksim tā, kad likums nosaka tieši 3 gadi, jā? Ne, man liekas, ka līdz 5 varēja būt, bet skatoties arī tos lietotāju paradumus, cik bieži mainās telefoni, tad 3 gadi šķiet tāds dabisks dzīves cikls. Tad jautājums tāds praktisks visnotaļ. Lai es sāktu lietot Smart ID, kādreiz es varēju izveidot no nulles, tātad agrāk nekad neesmu lietojis, ja? No nulles es gribu sākt lietot, agrāk es varēju tātad to izdarīt vai no aizejot uz kādu no bankām, kur internetbankas sakarā tātad man šo te rīku apstiprina, pārbaudu manu identitāti, ja tā teikt, un pastāsta šim te rīkam, ja, kad jā, varam, ja. Un varēja ar ID karti. Un tagad ar ID karti, manuprāt, laikam nevar. Var, vienmēr ir varēts. Bija problēmas, kad nevarēja ar jaunā tipa ID kartēm, kur ir cits tas standarts.
Pa lielam tas ir atrisināts, un jau kopš aprīļa beigām var ar jauno ID karti. Mums pagājušajā nedēļā arī bija maza ziņa, ielikām mājaslapā informāciju, un tas viss strādā. Var droši izmantot tavu pašu esošo video, un pēc tā pamācības izveidot pilnīgi jaunu Smart ID ar jauno ID karti, ja ir zināmi aktīvi pinkodi. Tad tu šito esi no manis noslēpusi. Nē, es neko neslēpju. Tu Es neesi nezināju, ka var pamanījis. atkal. Jā, to tad es nebiju pamanījis, jā. Nu jā, un atjaunot mēs varam, nu tā tad vai nu ejot uz banku, ja mums nav iespēja izmantot šo biometrisko identifikāciju, nu ja tagad man liekas, ka visiem jau tā kā vajadzētu prast izmantot, lai gan tas arī ir viens no skatītākajiem video, tātad kā izmantojot šo te biometriskās identifikācijas metodu, kā mēs varam paši atjaunot. Tā ir populārākā, un bankas arī vienmēr, ja redz to vizītes pieteikumu Smart ID atjaunošanu, viņi vispirms aicina izmēģināt šo te biometrisko identifikāciju. Problēma varētu būt tur, kad lielai daļai tālruņu var nedarboties vai nu šī te NFC funkcija, kad nelasa, vai nu nedarbojās video kamera un nevar šos te fotografēšanu, selfijus veikt. Un tie ir tie galvenie iemesli, kad vajadzētu doties uz banku vai tad ņemt atkal šo te IID karti palīgā un ar šiem te pinkodiem apstiprināt identitāti. Aha. Nu jā, jo man telefonam ir viss, kas vajadzīgs, ja planšetē, piemēram, ja es gribētu uzlikt uz planšetes, tad man planšetē nav NFC, nekad nav bijis, nevis nestrādā, bet nav. Un vēl, protams, objektīvi arī ir, kam kaut kādu iemeslu pēc tieši šis te čips nenolasās. Biežāk ID kartēm retāk pasē, jo ID karti bieži tur pie telefona, tad tur kaut kas nobrūk. Jā, tad vēl tāds jautājums. Jūsu pašu webā rakstīts pa vairākiem kontiem. Ja? Un pirmais, kas man nāca prātā, vairāki konti, ka tas ir tā kā vairākas identitātes. Ja? Ja? Un es pēkšņāk sapratu, ka laikam tie vairākie konti, tas ir tad, kad man ir uz vairākām ierīcēm. Ja? Palielam tās arī ir vairākas identitātes, to ļoti pareizi nāc prātā, jo katra viņa ir neatkarīga identitāte. Un, ja, piemēram, ir planšete, telefons, vēl viens telefons, privātais tur darbus, katra no viņiem var būt tavs Smart ID, bet katrs viņš par sevi ir unikāla identitāte. Un tā arī ir, kad cilvēkiem tiešām ir vairāki, es pat teiktu, ir daudz lietotāji Latvijā, kam ir vairāki šie Smart ID konti. Tas viss ir ok, var dažreiz rasties neērtības, ka tas paziņojums, kamēr atnāk uz kādu no ierīcēm, aizņem vairāk laika, vai kādreiz varbūt kaut kas neatnāk. Mazāk tas ir saistīts ar to, ka ir vairāki konti, vairāk tas ir saistīts ar to, ka tad, kad mēs mainam ierīci, mēs neizdzēšam veco identitāti, mēs kaut kā uzliekam jauno, bet tā vecā vēl kaut kur dzīvo, un tas gan var radīt problēmas, saņemt šīs te uznirstošos paziņojumus vai kaut kur ieiet iekšā. Tāpēc ir aicinājums, ja tiek reģistrēts jauns Smart ID tai pašā ierīcē vai, teiksim, ir bijusi vecā ierīce, kura vairs netiek izmantota, ja? Pavisam netiek labāk nodzēst vecos kontus. Tas faktiski cilvēkiem ir jāiet Smart ID lapā, vai ne? Vai pašā telefonā var izdzēst? Vai pašā, ja tas vecais ir pie rokas un strādājošs. Jā. Ja nav, tad ieiet Smart ID lapā un izdzēš tad identitāti. Savā Smart ID kontā, Smart ID portālā. Pašā pelpošanās. Piesakoties ar savu identitāti, tālāk jau pārvaldot savu saimniecību. Digitālā higiēna ir laba lieta. Jā. Vēl ir jautājums no skatītājiem, vai Smart ID ir paredzēts, ka varēs ar biometriju pirkstu nospiedumu, teiksim, apstiprināt. Pagaidām nē, tas neatbilst kvalificētam līmeņa prasībām pēc Eiropas standartiem. Jā, tāpēc ir tas triks, kad Eiropas Savienības līmenī e-paraksts mobile nav augstākā līmeņa drošības rīks. Viņš ir Latvijā pateicoties normatīviem aktiem. Aha, redz kā. Tāpēc arī šī te, manuprāt, jau ir noņemta biometrija no e-paraksts mobile. Ar pēdējiem updatiem. Varbūt es kaut ko jaucu, bet jā. Biometrijas dēļ Eiropas Savienības līmenī e-paraksts mobile nav augstākā līmeņa rīks. Labi. Skatītājiem zināšanai. Bet Latvijā ir. Tāpēc, kā ar likumu ir noteikts, ka ir. Doktori jautā par piekļūšanu e-veselībai. Tā kā es saprotu, ka privāta personas e-veselībai varēs piekļūt arī ar Smart ID. Šķiet, ka mūžīgi mūžos. Jā, doktoriem tā kā saka, ka nevarēšot.
Jā, tas ir vispār interesanti, kā tas viss notiek un kā notiek komunikācija par to, ka jā, no sākuma bija visur ziņots, man liekas, mēnešiem ilgi, ka iedzīvotāji varēs piekļūt, doktori nevarēs piekļūt. Mēs centāmies arī no savas puses palīdzēt ārstiem un virzīt to jautājumu, lai var piekļūt. Nekur mēs dzirdīgas ausis nesaņēmām, likums prasa tā un ir tā. Un vienu dienu man vienkārši ienāca prātā, bet es izvēlēšos e-veselībā pozīciju, ka es esmu dakteris un mēģināšu ieiet. Man piedāvāja ieiet ar Smart ID. Ja, nē, es arī vakar pārbaudīju, kad ir pašlaik. Jā, pašlaik ir. Un tas ir interesanti, ka dakteriem jau tā ir liela slodze. Dakteru Latvijā trūkst. Un visā pasaulē trūkst, un tikai šeit. Un citur ir vēl sliktāka situācija. Bet kad viņiem tiek apgrūtināta ikdiena, liekot kaut kur iet ar rīkiem, kas viņiem ir sarežģīti, un nekur nepasakot, ka šobrīd jūs varat izdarīt piekļuvi ar Smart ID, tas ir mazliet, man liekas, tāds, ja jums jau tā ir grūti, lai jums ir vēl grūtāk, bet ka jūs varat izdarīt viegli, mēs jums neteiksim. Mēs jums teiksim tikai, ka var izdarīt grūti. Tas ir skumji. Jā, es šo nesaprotu, jo, manuprāt, ja kvalificēti apliecina identitāti, tad tur ir runa par dakteru identitātes apliecināšanu, nevis par pacientu datiem vai vēl kaut ko. Ja? Es to pamatojumu tā īsti nesaprotu. Jā, es arī nesaprotu, kāpēc ir runa par to, ka dakteri piekļūst sensitīviem datiem, bet ja viņi ieiet sistēmā, apliecinot savu identitāti ar Smart ID, mēs jau tiem datiem nepiekļūstam. Mēs tikai pasakam, ka tas dakteris ir tas dakteris. Jā. Tas ir tā mazliet jocīgi. Vai ir vēl kaut kādi gadījumi, teiksim, kad Smart ID nevar lietot? Teiksim, cilvēki, kuriem ir kaut kāds status, kaut kāds varbūt tur garīga rakstura problēmas vai vēl kaut kas, vai ir cilvēki, kuriem nav iespēja lietot Smart ID? Es pieļauju, ka tiem cilvēkiem, kam ir noņemta tiesības spēja, rīcības spēja, ja tas parādās, ja tas ir reģistrēts, iedzīvotāji reģistrā, tad viņi, protams, nevarēs uztaisīt Smart ID kontu. Vai arī pat, ja viņi iegūs un pēc tam varēs pierādīt, ka viņiem tajā brīdī nebija tiesības spēja, rīcības spēja, viņu uzņemtās saistības, viņam nebūs īsti liels svars. Bet tā visādi citādi es saprotu, ka faktiski tā tad jebkurš. Jā, protams. Vai ir kaut kas tā kā var ietekmēt šo te Smart ID lietošanas iespēju, jeb Smart ID darbību, izņemot to, kad ir pienākušas tā kā termiņa beigas? Tas ir tie 3 gadi pagājuši. Skaidrs, ka ja cilvēks ir miris, tad ir skaidrs, ja? Tā tad ir beidzies termiņš. Un vēl ir mainījušies personas dati, jo cilvēki var apprecēties, var iegūt jaunu uzvārdu, var pēkšņi izdomāt nomainīt personas kodu. Mēs šo informāciju visu uzzināsim, un tad mēs sūtīsim paziņojumu, kad ir 30 dienas laika izveidot jaunu kontu, jo šo mēs pēc 30 dienām dzēsīsim. Tas ir mūsu pienākums to darīt. Jā, un kas cilvēkiem ir jādara šādā situācijā? Jāreģistrē jauns Smart ID ar pareiziem datiem. Un tātad tas ir viņiem, meitene apprecējās, ja, viņai ir jauns uzvārds. Ja, tātad tas nozīmē, ka viņai būtu ar jauno, ar jauno ID karti, bet tas skaitīsies atjaunošana, ja tas ir tā kā tagad no nulles jaunu taisīšana. Pirms tam būs, ja viņi vēlēsies izmantot biometrisko identifikāciju, viņai būs jāuzraksta mūsu iesniegums pirms tam un jāparaksta ar kvalificētu elektronisko parakstu. Vai esošo Smart ID vai ID karti, bet mums ir jābūt pamatam nomainīt datu sistēmām. Aha. Jā, tātad principā nav, obligāti tur, jāiet uz banku, jā. Tas būtu vieglākais. Ja ir iespēja, protams, jā, tas būtu vieglākais. Jā, bet ja ir iespēja, tad, jaunu ID karti saņemam, jā, tad ir jāraksta kaut kāds iesniegums, ja tad nav. Ja ir jauna ID karti un ar ID karti un ID kartes parakstu apliecina jaunu identitāti, tad nē. Jā, tad vienkārši taisam tā kā jaunu. Ja veco izdzēšam, un taisam jaunu. Aha. Jā. Labi, tas nav nekas sarežģīts. Jā. Labi. Nevajadzētu vismaz būt. Dzīve arī notiek visādi. Cilvēkiem laikam bieži ir to ID karti un ar to karšu lasītāju tā parakstīšanās. Objektīvi tas ir neērtāk. Ja tev ir jābūt datoram, tev jābūt tam karšu lasītājiem. Un vēl visam saregulētam. Atvērtām un pareizām. Jā. Vienkāršākais, man liekas, ko tādā gadījumā var darīt, pieņemsim, lai tādu Smart ID atjaunot, man šķiet, ka vienkāršākais ir
pastīties, vai nav kādam radam draugam paziņam, ja tas dators, kurš jau ir sakārtots priekš tā un visu karš lasītāji aiziet, jo to tik vienreiz vajag. Jā, tā ir. Ja, aizgāja pie kājiem, pie mazdēla, ja. Izdarījām visi, tā teikt, jau miers mājās, tālāk man identitāte atkal ir jau. ID kartes jau salīdzinoši maziņas, man to vairāk jau viss, kas notiek ar nacionāliem rīkiem, tas vairāk ir uz e-parakstu mobila rēķina. Bet tas ir ērtāk, ja. Telefons mums tā kā vienmēr līdzi, ja tā teikt, ja mums karš lasītāji nevienmēr līdzi, vai ne? Tā tu teici, kad, ja ir mainījušies personas dati, tātad mums ir mainījies, tur uzvārds, ir mainījies, es nezinu, vārds varbūt kādam jāiet personas kods, jā, personas kodu arī drīkst nomainīt, jā, bet tad tu teici, ka, ja mainās, tātad, uzvārds, ja personas kods, kas ir, ja mainās telefona numurs? Ja mainās telefona numurs un vecais numurs nebūs pieejams, tad vēl glābiņš ar e-pasta adrese, jo savādāk nevarēs biometriju izmantot atjaunošanā, jo mums nebūs, kur aizsūtīt šo te vienreizējo OTP paroli. Jā, bet tātad, ja man ir... Bet, ja ir e-pasta, tad uz e-pastu varēs aizsūtīt. Jā. Bet tam e-pastam ir jābūt tādam, kas tika norādīts sākotnējā reģistrācijā. Tātad telefona numuru maiņa tas nav milz problēma katrā ziņā. Jā, bet daudz varbūt nav kādreiz sākumā savu e-pastu norādījuši. E-pasts arī varbūt mainījies. Tad vēl kaut kur kāds no skatītājiem rakstīja, ka ir kaut kādi sarežģījumi cilvēkiem ar dubulto uzvārdu. Tā varētu būt, ja izrunāts. Tas varētu būt ja tas uzvārds ir ļoti garš. Tad varētu būt sarežģītības. Un kā viņš ir uzrakstīts, kā viņš ir ierakstīts iedzīvotāju reģistrā un kā cilvēks raksta viņu reģistrējot Smart ID. Tur varētu būt problēmas. Es zinu, ka Latvijā ir sarežģīti, jo Latvijā tā kā tie dubultie uzvārdi skaitās, ka jāraksta caur defis, ja? Tad tur akmens svītriņa akmentiņš, ja? Tāpat laikā, un tas ir tā kā pēc visiem tiem latviešu pātariem, tāpat laikā mums ir, abu meri, ja? Kuru nav svītriņa pa vidu. Un tas arī rada visu pārpratumus, bet viņu nav daudz. Skaidliski, ka to nav daudz. Bet viņiem, ja viņiem ir kaut kāda tāda situācija, kad kaut kas tur nesanāk, tad kā sazināties ar jums un risināt? Jā, mums ir tas atbalsta dienests, kur tad var zvanīt vai rakstīt help@smartid.com un palīdzēs. Tad jāpajautā, vai tev ir kaut kas, ko stāstīt skatītājiem interesants, kāda ir šī te rīka nākotnes plāni? Nākotnes plāni ir fokusēties uz drošību, padarīt viņu drošāku. Varbūt kādam atkal liksies, ka ir sarežģītāk, bet tā noteikti nevajadzētu būt, bet drošāk noteikti. Kad QR funkcionalitāte paredzēta un Smart ID lietotājiem noteikti būs ērtāk tie, kas ir iPhone cienītāji, kad darbojoties e-pakalpojumu sniedzējā, aizejot uz Smart ID aplikāciju, pēc tam varēs aiziet automātiski atpakaļ. Nebūs vairs manuāli tas jādara. Tagad fokus ir uz drošību. Tas laikam ir pie mūsdienu sarežģītās pasaules, tas ir objektīva prasība, ka visu laiku pie tā ir jāstrādā. Jā, protams. Jo otru pusi jau tā teikt, ja kas gribētu visu kaut ko uzlauzt, arī darbojās uz priekšu. Tad ir tāds jautājums, pavisam jokains. Ir cilvēki, kuriem patīk programmas ar tumšo fonu. Jā, tātad šis dark mode. Jā. Tūlīt būs. Ļoti iespējams, ka tas būs tajā brīdī, kad šī epizode jau būs tā sakot, palaista publiski, jā, ap to brīdi jau vajadzētu būt. Jā. Vajadzētu gan, jā. Jā, tad runājot par drošību, ja kāds bija jautājis, vai jūs plānojat ieviest, ja varbūt tas jau ir. Man liekas, ka vai tik tas jau nav, kad pakalpojumu sniedzējs var norādīt kaut kādu, teiksim, ciparu, kas man ir tajā lietotnē jāieraksta, kā apstiprinājums. Tas jau ir šī tēma, divfaktora autentifikācijas aizņemta metode. Tas jau tehniski ir iespējams vairākus gadus. Un Igaunijā e-pakalpojumu sniedzēji to ievieš. Bet Latvijā e-pakalpojumu sniedzēji izvēlās lietotāju vērtības un viņi grib, lai viss tiek izdarīts vienkāršāk, ātrāk, un līdz ar to lietotājiem likt izvēlēties pareizo šo te kodu no 3 kodiem. Diemžēl integrācijas laikā e-pakalpojumu sniedzēji to nav integrējuši. Bet, principā, ja tā teikt, ja viņi to var, tur ir papildus kaut kas jāintegrē, viņi to var ieslēgt. Jāpielāgo mazliet tas process. Jā.
Jā, skatītājiem tur man jāpaskaidro, tas ir tas, kad teiksim, lai nevarētu nejauši apstiprināt, ja, jo cilvēks kāpj iekšā trolejbusā, ja tā teikt, un ja man Smart ID prasa apstiprinājumu, ja, un apstiprina, ja, nepadomājot par to, kad es pats jau neesmu pieprasījis. Ja. Tur jau tā lieta. Jā. Tā kā, tas ir vēlreiz, man liekas, to jau iepriekšējā kādā epizodē es teicu, ja, kad jāliek cilvēkiem pie sirds, ļoti uzmanīgi domāt, kad, ja mums prasa Smart ID, teiksim, ievadi tagad tur PIN 1, ja, tad padomā, vai es pats tikko kā prasīju, jeb nē. Mazliet viņu piebremzēt un padomāt, pirms automātiski kaut ko vadīt iekšā, ja, tad vai tas ir manis paša uzsākts process. Ja. Jā. Tas laikam, jā, man liekas, tie bija tie jautājumi, kas bija kaut kur izskanējuši, ja, tātad, kurus es arī esmu lasījis komentāros, ja, pie saviem video, kas ir saistīts ar Smart ID. Es teikšu liels paldies par piedalīšanos. Paldies par iespēju piedalīties. Vēlreiz liels paldies Smart ID, ja, tātad par šo te podcastu ideju. Es ceru, ka gan šīs, gan arī varbūt nākamās epizodes, ja cilvēkiem dos kaut kādas jaunas zināšanas IT jomā, tātad mēs kopā vēlamies izglītot šī jomā sabiedrību, lai būtu mazāk iespēja uzrauties uz krāpniekiem, lai mēs vairāk varētu kaut ko izdarīt. Arī vairāk darīt digitāli. Vairāk, jā, un vairāk kaut ko izdarīt. Jā. Labi, paldies tev! Paldies tev! Paldies, ja noklausījāties šo sarunu. Es esmu Inns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā parasti stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet tagad jaunajā šajā podcastu formātā arī sarunas ar dažādu jomu speciālistiem par tēmām, kas arī jums varētu būt interesantas. Šī konkrētā podcastu sērija par jautājumiem, kas ir saistīti ar informācijas tehnoloģijām, ir tapusi pateicoties Smart ID iniciatīvai un atbalstam, bet es ceru, ka mēs ar jums tiksimies jau nākamajos raidījumos. Šoreiz man tas viss. Atā. Identity anyone can trust.